latvieši bieži lepojās ar to, ka mums ir ļoti attīstītas folkloras tradīcijas. Mēs visi zinām par to, ka katram latvietim ir sava tautas dziesma. Mums ir arī daudz pasaku un leģendu, un tāpat katram latvietim ir arī sava leģenda par ekonomikas attīstību. Populāra leģenda par ekonomiku Latvijā ir tāda, ka Latvijas ekonomika attīstās nevisai sekmīgi. Tam diez vai varētu piekrist, jo gan pēdējo 20-30 gadu laikā Latvijas ekonomika ir bijusi viena no straujāk augošajām Eiropā. Un viens no galvenajiem spēkiem, kas to ir nodrošinājis, jo īpaši Latvijas galvaspilsētā, ir bijis tā saucamo gudro, ja balto apaklīšu pakalpojumu eksports. Tie ir retail biznesa pakalpojumi. Mūsu ekonomika, mūsu sabiedrība ir guvuši labumu no tehnoloģiju attīstības un spējas to pielietot naudas pelnīšanā. Taču tuvākajā nākotnē šīs nozares saskarsies ar lieliem izaicinājumiem. Tehnoloģijas ir gudri arī cilvēki, kas ar šīm tehnoloģijām strādā. Taču pēdējā laikā mēs arvien biežāk dzirdam to, ka tehnoloģijas jau varētu kļūt tik gudras, ka tās cilvēks varbūt aizstās. Un tad būs jādomā, ko cilvēkiem darīt. Un galu galā mēs varam pat nonākt pie tādiem ļoti plašiem un filozofiskiem jautājumiem, kas vispār ir cilvēks un kas ir sabiedrība, kāda ir mūsu nākotne un kā mēs visi gan mūsu valstī, gan pasaulē nākotnē dzīvosim kopā. Par šīm un ar to saistītajām tēmām es jums vēl vairāk pastāstīšu 28. māja konferencē Folkhorn.